Paldies par iespēju šeit diskutēt par tik svarīgu jautājumu kā Latvijas vēstnešu portālu. Es jau teicu šeit arī, kad es no rīta pieceļos, pirmais ir skatos portālu, jo es gribu zināt, kas valstī notiek. Otrais, es skatos LSM, es gribu zināt to, ko, teiksim, vairāk vai mazāk sabiedrība uztver, kas ir. Un trešais un ceturtais es skatos Delfus un TVNetu. Šādā kārtībā arī. Un es pateikšu, kāpēc šādā kārtībā. Tāpēc, ka jautājums ir par pilsoņu lomu, un es šeit runāju kā pilsonis, un man kā pilsonim interesē, ko valsts dara. Un kādas ir diskusijas valstī. Jo, es jau arī biju teicis, ka pilsonis faktiski ir amats. Ja tu esi pilsonis, tad tu esi amatā, kas ir 1,5 miljonu šādas amatpersonas, pilngadīgas, kuras ir atbildīgas par to, kā funkcionē šī valsts. Un, lai pareizi spriestu, jēdzīgi, ir nepieciešama attiecīgā informācija. Un tādēļ es gribēju teikt, ka portāla galvenā jēga ir, teiksim, būt par to vietu un fórumu, kurā mēs fokusējamies uz valsts darbību. Jo cilvēkam ikdienā ir dažādi uzdevumi, piemēram, aiziet uz tirgu. Un viņš ar to, zinām, daļu no sava laika nodarbojas ar šo jautājumu. Tad ir citi jautājumi, vai ne? Bet arī pilsonim ir nepieciešams, zinām, daļu no sava laika atvēlēt valstī. Un vispirms jau, protams, informējoties par to, kas notiek, un daļai arī tad pēc tam skatoties, vai viņš piedalās. Un Latvijas portāls, vai vēstnešu portāls, kā jūs to saucat laikam, vēstnešu portāls, katrā ziņā ir ļoti labs instruments to darīt. Tas izriet, ka šāda veida komunikācijai ir jābūt, tas izriet arī no satversmes, no vairākiem satversmes pantiem. Pirmais ir satversmes pirmais pants, kas nosaka Latvija demokrātiska valsts. Un proti, katrs pilsonis ir līdzatbildīgs par savu valsti, vai viņš to atbildību uzņemās vai neuzņemās, tā tad ir viņa pārliecības, viņa spēja jautājums, bet mēs normatīvi sagaidām no tā. Mēs normatīvi sagaidām, ka pilsonis uzņemās atbildību par valsti. Tas ir, un lai to viņš varētu darīt, viņš nevar, teiksim, tumšā telpā vai mežā to darīt. Viņam ir jābūt attiecīgai informācijai. Tad mēs runāsim, kas tā par informāciju. Tas ir viens, tad valstiski svarīga informācija, kas nav tikai valsts informācija, bet valstiski svarīga informācija. Tad ir vēl vairāki panti, kas saistās ar Latvijas portāla darbību. Tas ir tātad 90. pants, kas nosaka, ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Un tā ir konstitucionāla tiesība katram pilsonim. Un tas nozīmē, ja es kaut ko nezinu vai gribu uzzināt, tad šeit ir arī tā vieta, kur es varētu uzzināt. Tā nav vienīgā vieta, bet ļoti svarīga vieta. Teiksim, šeit nav tāds īsts monopols, bet katrā ziņā tas ir pirmā vieta, pie kā es varu griezties. Tātad 90. pants, tātad otrs pants, kas regulē šī portāla darbību. Trešais pants ir 100. pants. Uz 100. pantu mēs parasti citējām pirmo daļu, kur ir runa par preses brīvību un cenzūras aizliegumu, bet, ja mēs izlasām šo teikumu līdz galam, tur arī noteikts tiesības uz informāciju. Tātad man ir divas tiesības kā subjektīvas tiesības kā pilsonim. Tiesības zināt savas tiesības, ko es drīkst un ko es nedrīkst, bet arī vispārēju informāciju, kas varbūt nav manas tiesības. Es vienkārši gribu zināt. Un tas arī ir, teiksim, 100. panta, teiksim, teikuma beigu daļa. Un visbeidzās, tas ir 101. pants, tiesības līdzdarboties valsts pārvaldībā.
Un tas ir, kā jau es iesākumā teicu, tas ir pilsoņa ne tikai tiesības, bet arī pienākums. Es izrietu, 101. pants ir definēts kā tiesības, bet no 100. panta izriet, ka tas ir, teiksim, normatīvi ētisks pienākums. Tu nevari tikt sodīts, ja tu nepiedalies valsts pārvaldībā, bet no tevis sagaida to valsts un līdzpilsoņi to sagaida. Un, lai to varētu īstenot šo savu funkciju, savu pilsoņu pienākumu funkciju, tev ir arī nepieciešams zināt, kas te notiek. Tā kā 4 panti ir saistīti ar Latvijas vēstneša darbību. Un tā ir arī tā portāla uzturēšanas jēga. Tad mēs varam paskatīties, kāpēc šis portāls ir tik būtisks un kāda ir portāla vieta vispār Latvijas mediju vai informatīvajā telpā. Un šeit man jāsaka, ka no tā, kur mēs redzam šo vietu, izriet arī zināmi uzstādījumi, kas šim portālam ir citādāks nekā, piemēram, privātai dzīvei vai Delfiem. Jo tas, protams, arī pieder pie Latvijas informatīvās telpas. Bet šeit ir jābūt, kāpēc tas ir citādāks, kāpēc valstī tas ir jāuzņemās šis uzdevums. Un nevis privātajam, kurš to dara savas peļņas nolūkos. Un šis specifiskais ir tas, ka šī ir ērta vieta, viņu var padarīt, varbūt mēs varam vēl padomāt drusciņu, padarīt vēl ērtāku vietu pilsonim, kur visu to, ko es teicu, kas izriet no šiem 4 pantiem, kas man kā pilsonim ir vajadzīgs, es varu dabūt. Un, ja es atvēru Delfus, tur man ir diezgan jāpiestrādā, un es arī nedabūtu visu to. Ja es atveru kas jauns, vēl mazāk. Un, protams, ir iespējams arī pa atsevišķām uzņēmumu reģistru tur iet vēl skatīties. Bet tur šī kopaina, jo pilsonis ir atbildīgs par valsti kopumā. Un šī kopaina neparādās uzņēmumu reģistra mājaslapā. Tur ir pa vienu punktu, punktuālu informāciju. Pie tām informācija, bet nevis problemātika. Un tāpēc mēs varam paskatīties kādai informācijai un atkal, kā sakot, centrēts uz normālu pilsoni. Kāds normālam pilsonim, bet nevis socioloģiskam pilsonim, kāds viņš ir, bet tādam pilsonim, kādam viņam būtu jābūt demokrātiskā sabiedrībā. Un tas bieži vien atšķirās. Varbūt tas vidējais ir kaut kas līdzīgs, bet viņš tomēr atšķirās. Katrs cilvēks atšķirās no cita cilvēka, bet arī šis normatīvais pilsonis, ko mēs sagaidām demokrātiskā valstī, atšķirās tiešām no teiksim, socioloģiski konstatējamā pilsoņa un viņu interesēm. Tomēr, lai valsts un demokrātija funkcionētu, mums ir jāorientējās uz to, un tie cilvēki, kuri to vēlas, kuri tur uzaicināti, tie tad var arī šo portālu izmantot. Un tagad es pārēju pie jautājuma tātad par to, kādai informācijai vai kādam saturam tur ir jābūt. Un es redzu 3 lielas grupas, ko jūs laikam arī daļēji pārunājāt. Tā vispirms ir oficiālā informācija. Un proti man bez žurnālista starpniecības ir vienkārši jāzina skaidri, ko Siliņa ir teikusi vārdiski. Nevis kāds atreferējums, bet ko viņa patiešām ir teikusi. Un arī ko citi, kā sakot, valsts iestāžu pārstāvji ir teikuši un lēmuši patiešām. Šeit katrā ziņā ir jānodala tas, kas ir likumi LV. Man nevajag šeit normatīvas aktus, jo tam ir atsevišķs portāls, kas ir ļoti labs un ļoti labi arī funkcionē. Bet šeit man ir jāzina, kādi ir valsts nodomi, kas valstī notiek. Un proti no pirmās rokas, nevis caur atstāstījumiem. Un caur atstāstījumus,
katru reizi, protams, ir caur zināmu prizmu. Šie atstāstījumi arī ir svarīgi, bet tas, lai paliek komercmedijiem. To viņi arī dara, daži labāk, daži sliktāk, bet šie atstāstījumi ir principā komercmediju uzdevums. Bet oficiālo informāciju, tāda, kāda tā ir, tīrā veidā, tas būtu jābūt šeit. Un, ko es tev varu teikt, tātad vispirms jau tā ir informācija, kuras autors, kura nāk no valsts, tā ir oficiāla informācija. Ka, piemēram, kāda biedrība vai partija, to es lieku otrajā daļā, bet pirmais ir, kuri autors ir valsts amatpersonas, valsts iestādes. Un te es saku, tātad, es vienkārši to uzskaitu, amatpersonu svarīgas runas, varbūt ne gluži visas, bet te šeit ir atkal redakcijas uzdevums, kā sakot, feelings, kas ir nozīmīgs, kas ir mazāk nozīmīgs, bet principā lielākā daļa tur vajadzētu būt. Katrā ziņā augstāko amatpersonu runas ir jābūt 100%, lai es tur varētu atrast. Tad ir, protams, kas arī šeit ir, iestāžu preses relīzes. Tas arī ir tiešā veidā, ko valsts ir domājusi mums pateikt. Iestāžu preses relīzes. Tad ir daļa iestāžu ziņas. Tas ir tas, kas notiek iestādē. Piemēram, kad notiek iestādē Latvijas Vēstnesis šāda veida seminārs. Tas, protams, man kā pilsonim, interesanti, jūs par to spriežat. Tātad tā ir iestāžu ziņa, un tādas ir daudz. Un tad es zinu, šeit, kā sakot, kaut kas briest. Tad es varu zināt, kā tad iestāžu ziņas. Tad es teiktu arī, varbūt līdz šim tas mazāk parādījās, tad ir teiksim, tādā starptautiskā, politiskā telpā ir svarīgi tā saucamās diplomātiskās ziņas, kas ir attiecībā uz mūsu pārstāvjiem ārzemēs vai kur viņi runā ārzemēs. Piemēram, tas gandrīz neparādās šeit. Teiksim, to, ko ministrs prezidents vai ārlietu ministri tagad, piemēram, Eiropas Savienības padomē teikusi. Un viņi tur teikusi svarīgas lietas ir. Bet man nav iespējams, tad man jāiet cauri, man jāzina, kur to dabūt to runu. Teiksim, principā tas ir diezgan pagrūti. Bet tas, protams, ir Latvijas vārds pasaulē. Tā kā diplomātiskās ziņas šādā veidā. Tad ir Saeimas sēžu atreferējumi un protokoli, tie ir Saeimas mājaslapā, tie ir diezgan labi pieejami, tie nav vajadzīgi, kaut gan tie, protams, arī pieder pie un tāpat ministru kabineta sēžu protokoli, tie mums ir zināmas vietas, viegli pieejamas. Bet principā tas, protams, pieder pie ļoti augsta līmeņa valsts informācijas. Kur mums nav tik vienkārši pieejams, tas ir Saeimas komisijas sēdes. Saeimas komisijas, piemēram, juridiskā komisija, zinu, ļoti interesants jautājums apspriež. Bet, tur ir diezgan pagrūti pieiet. Un tad es nonāku pie jau nākamā punkta, bet katrā ziņā Saeimas komisijas ir ļoti būtisks jautājums, skatās. Ka man kas pilsonim, kas vien interesē. Tātad, un, teiksim, tam man tāda nodaļa cita oficiāla informācija, būtībā informācija, kuras avots ir valsts. Tagad šeit ir valstī iespēja patiešo, bez starpniekiem, komunicēt ar pilsoņiem, un pilsoņiem ir iespēja patiešo, bez starpniekiem uzzināt, ko valsts patiešām ir teikusi. Vai es tam ticu, vai es tam piekrītu, vai es tam nepiekrītu. Tā jau ir man darīšana. Bet es vienkārši zinu, kas šeit ir, kā sakot, kas šeit briest, kas šeit, ko valsts ir domājusi, vismaz uz ārpus komunicējusi. Tā kā šī ir tātad numur 1 oficiāla informācija. Man jāsaka, ka lielā mērā pašreizējā forma to arī apmierina, sevišķi presrelīzes un tā. Man nav lielas pretenzijas, bet, protams, tur mēs varam uzlabot, vai visi šie punkti pietiekoši izsvērti ir. Man jāsaka tā, atšķirībā no papīra formāta,
elektroniskais formāts, viņš neuzliek tādus milzu apjomu ierobežojumus. Ja tas ir vajadzīgs, tad tas ir atrodams. Teiksim, tas nav tā, ka ir kaut kādai, kā sakot, jāfiltrē valstī vai vēstnesim priekš manis kaut kas, kas jums liekas, kas man būtu svarīgi. Es pats izfiltrēšu to labprāt. Es gribu zināt to, ko valsts ir saražojusi, ko valsts ir teikusi. Izņemot divas lietas, kam ir atsevišķi portāli, tas ir Saeimas un ministru kabineta portāls, kas ir ļoti svarīgi, un likumi LV. Bet vispārējās, ko valsts kaut ko ražojusi, respektīvi kāda informācija, tam ir ļoti ērta piekļuva, man jāsaka, šeit ir tiešām augstā līmenī, bet, protams, var arī vēl uzlabot. Otra daļa, tātad pirmā daļa ir oficiālā informācija. Otrā informācijas daļa, lai es kā pilsonis spētu pilnvērtīgi aptvert situāciju, tajā orientēties, ir, ko es nosaucu par sabiedrisku informāciju. Tā ir informācija, kuras avots nav valsts iestāde vai valsts amatpersonas, bet tomēr sabiedriski nozīmīgas institūcijas, organizācijas, procesi, notikumi, kas ir tā sākotnējā priekštelpa, viedokļu veidošanas priekštelpa, kas vēlāk daļai var pārvērsties valsts politikā. Bet vispirms jau ir kaut kādas sarunas un kaut kādas nostājas, kur šīs nostājas veidojas. Un šeit, kas patiešām trūkst šajā vēstnesī pat labāk, ir politisko partiju informācija. Politiskās partijas kolēģi patiešām iespaido mūsu dzīvi. Bet kas notiek LPV vai Jaunās vienotības kongresā? Tur man ir mazāk vai vairāk pilnīgi, drīzāk mazāk pilnīgi atreferējumi, no kā bieži es nevaru spriest. Es atceros vienu gadījumu, es esmu par to uzglabājis, es bija senāk, pirms vairākiem gadiem, kur bija teikts atreferējumā Delfos, partijas kongresā, es neteikšu, kuru partijas valdē tika ievēlēti 8 bārdaini vīrieši. Tā bija tā informācija, ko es kā pilsonis saņēmu. Tā, protams, nav tāda informācija, kas dod man iespēju orientēties, teiksim, ko nozīmē šī partija un tāds. Tā kā tur patiešām ir jābūt tātad par politiskām partijām, tas, ko pašas partijas ir teikušas, tātad viņu preses relīzes, viņu amatpersonu runas, kongresa protokoli, es domāju, diez vai visām ir, bet katrā ziņā tur ir jāsūta savus korespondents kongresa atreferējumam, bet nopietnam atreferējumam. Un, protams, nav visas marginālas partijas, bet es teiktu tās formāls kritērijs, tās, kur saņem valsts finansējumu. Jo valsts finansējums ir tieši tas, kur valsts ir ieinteresēta, lai šī partija tomēr kaut cik jēdzīgi darbotos, un es kā pilsonis arī gribu uzzināt. Tās, kas ir zem 2% un nesaņem, es domāju, ka tās arī nav tur nepieciešams, tas nav tik būtiski, bet politiskās partijas ir ļoti būtiski. Tas pats ir jautājums par svarīgākajām, un šeit atkal ir redakcijas uzdevums, ko nozīmē svarīgākās nevalstiskās organizācijas, kā tās darbojas. Starp citu, tās bieži arī saņem valsts finansējumu. Un, protams, man interesē, kā viņas to izmanto. Un arī šīs informācija, ko tās saka un ražo, pie politiskām partijām es gan gribu piebilst to, ka tur ir jābūt visām partijām, gan koalīcijas, gan opozīcijas partijām. Tas ir, protams, būtiski atspoguļotām. Un nedrīkst būt tā, vismaz kā šeit saka, kā tas ir ar Ventas balsi, kur tiek atspoguļota tikai domas valdošā partija vai partija koalīcija, un opozīcija tur netiek pie vārda. Tas ir pašvaldības izdots izdevums. Tas, protams, ir nedemokrātiski, tā nedrīkst būt, bet šeit iet runa tagad par šo
par šo vēstnesi. Tātad politiskās partijas, svarīgākās NVO informācija. Tur, protams, redakcijā ir lielāka, teiksim, svēršanas un izsvēršanas iespēja nekā tām partijām, kur ir runa 2%, tātad atspoguļojam, zem 2% nav atspoguļojam. Tātad svarīgākās NVO. Tad, protams, ir vēl tātad no sabiedriskās informācijas vēl viena daļa, ir nozīmīgas sabiedriskās ziņas, kas nav nedz īsti teiksim, oficiālā, nedz īsti nevalstiska organizācija, bet, teiksim, vienkārši notikumi un procesi. Piemēram, manis pēc jautājums par robežas izbūvi. Tas, protams, ir interesants, bet, teiksim, tādu lietišķu atspoguļojumu ar intervijām un tam līdzīgi, kas ir man kā pilsonim, protams, interesē šis jautājums. Kā veicās ar robežas izbūvi. Tur varētu būt, starp citu, arī šis jautājums, piemēram, Saeimas izmeklēšanas komisija par Rail Baltica, ļoti interesanti, tur, teiksim, secinājumi, tur varētu, protams, tuvāk izpētīt šo ziņojumu un paskatīt tādi sabiedriskie procesi, kas ir politiski nozīmīgi, bet, protams, tiem ir jābūt atspoguļotiem lietišķā veidā. Es domāju, tas nav īpaši problemātiski, Latvijas vēstnešu darbinieki to prot, bet, piemēram, komercmedijiem tas nav nepieciešams. Viņi to var darīt, viņi var arī to nedarīt. Var to visāds jautājums, kā tas bieži notiek histēriskā veidā, teiksim, atspoguļo. Tas, protams, nevar. Šeit ir tāda zināma, teiksim, redakcionālā ētika. Es nezinu, vai to vajadzīgi uzrakstīt, ir rakstiski. Es domāju, ka drīzāk, ka nē, bet varbūt, ka vajag. Katrā ziņā nozīmīgas sabiedriskās ziņas, kad tur roku uz pulsa. Tur ieskaitīts, protams, arī ir arī nozīmīgas kultūras ziņas, varbūt arī, jā. Tad ir jautājums, nākamais pie sabiedriskās, tātad oficiāla informācija, sabiedriski interesējošā informācija, kas man kā pilsonim interesē, kādi šeit procesi notiek. Un tad ir vēl viena daļa, ko es tomēr izdalīju atsevišķi, ne pie sabiedriskajiem, pie sabiedriskās informācijas, bet ko varētu nosaukt par problēmu orientētā nodaļa. Oficiālā nodaļa nav problēma orientēta. Ministru prezidenti teiks, viss ir kārtībā, vai opozīcija teiks, viss ir nekārtībā, ja jūs atspoguļojat partiju ziņas. Bet tiešām problēma izpēte. Kaut vai par to, es jau minēju to Rail Baltica vai kādu citu, piemēram, nesen parādījās ziņa, kad šeit Latvijas sabiedrībai samērā, kā sakot, neparedzēti, vismaz nav tā īsti. Pēkšņi parādījās, ka mums 5% iedzīvotāji ir no 7% no trešām valstīm ar uzturēšanas atļauju 130 000. Tā normāli mēs par to neiedomājamies, bet tā ir ļoti liels procents, bez tā, ka kāds par to vispār būtu kaut kā iepīkstējies, vai ne? Katrā ziņā tas ir viens jautājums. Mēs zinām, Rietumē Eiropā tur ir tāda problemātiska un tam līdzīgi, un neviens par to īsti nav painteresējies. Šāda veida. Un tas nozīmē, ka šī problēma orientētā nodaļa, tas ir patiešām šī iniciatīva nāk no redakcijas, kura skatās, kādas ir šīs problēmas un vai kā sabiedrība uztver šīs problēmas. Un man liekas, ka šeit ir, teiksim, šī tā daļa, kur mums ir jāuzticās, teiksim, sakarīgiem, sajēdzīgiem darbiniekiem. Es nesauktu tos par žurnālistiem. Varbūt var saukt par žurnālistiem, bet katrā ziņā, jo žurnālistam nav jābūt, teiksim, viņam var būt savs viedoklis. Šajā gadījumā savs viedoklis ir jāpakārto. Un tas arī lielā mērā, kā es redzu, tas arī notiek.
Un tad vēl pie šīs problēma orientētās nodaļas ir tas, ko vēstneša portāla darbinieki paši, kā sakot, mēģina izpētīt. Tur ir vairākas intervijas, vairākas, teiksim, ziņas saliek kopā tādā klāsterī, vai ne, par vienu problēmu. Un tad ir vēl viena daļa pie šīs problēma orientētās nodaļas. Tā ir tā, ko citi ir teikuši par šīm problēmām. Nevis tagad, ka jūs paši tagad pētat, bet citi. Nu, piemēram, tur pieder arī dažādas intervijas un tādi plašāki, dziļāki raksti par Latvijas politiku, vēsturi, kultūru un tā tālāk. Un tādas arī notiek. Mēs redzam, ka vairāk zinātnieki te ir publicējuši savus interesantus rakstus, kurus arī, ja viņi to publicētu Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstīs, tu izlasītu 100 cilvēki. Šeit, protams, tā auditorija daudz lielāka, un kas ir svarīgi, ka to cilvēki arī uzzina par šīm lietām. Tā kā tas ir šī daļa. Un tad beidzamā daļa, tā ir tiesību politika, un šis ir ļoti būtiska sadaļa, un to es izdalīju, tā nav oficiāla, un tā arī nav sabiedriska, un tā nav problēma orientētā, bet tiesību politika ir sabiedrības diskusijas par to, kādai ir jābūt Latvijas likumdošanai. Un likumi nenokrīt no zila gaisa. Likumi tiek pirms tam apspriesti un par tiem tiek domāts, to vajag šādi, to vajag tādi regulēt, vispār nevajag regulēt un tam līdzīgi. Un šis ir ļoti būtisks jautājums. Starp citu, tieši arī kā pilsonis, tu vari vismaz formulēt savu viedokli par to. Un tiesību politikai noteikti ir jābūt vienai atsevišķai sadaļai, par ko Saeima tagad diskutē. Nevis, kad Saeima vispirms pieņem, un pēc tam es izlasu, interesanti, nezināju, varbūt nemaz tā nebija tik labi. Teiksim, katrā ziņā tiesību politika, un tas nav likumi LV, likumi publicē to rezultātu. Tiesību politika ir diskusijas par to, kādam ir jābūt šim rezultātām. Un tas arī, protams, ir šī portāla uzdevums. Jūs redzat, kolēģi, ka tas ir diezgan plašs apjoms, no kā nevajag arī īpaši baidīties, jo, kā jau teicu, papīrs no tā necieš, vai, teiksim, meži netiek izcirsti. Tas ir vienkārši runa par šo cilvēku kapacitāti, darba kapacitāti, teiksim, ar ko viņi nodarbojas, cik daudz viņi tur ir. Es teiktu, ka lielā mērā tas arī tiek atspoguļots. Piemēram, šī problēma orientētā daļa un tiesība politiskā daļa ir pat labāk, es teiktu, tādā pabērna lomā. Tur varētu, protams, daudz aktīvāk man interesētu. Latvijā labākais meklētājs ir jurista vārdam. Gandrīz tuvu ideālam, vēl nepilnīgi. Jā. Pēc vārda, bet galvenais ir ne tikai pēc vārda, bet tu nezini autori. Es gribu par vienu tēmu, piemēram, par šito tēmu, par nacionālās drošības koncepciju, kas viss ir rakstīts, un tur vajag ne tikai, kā saka, tur vajag kā jurista vārdām, tev parāda arī attiecīgo rindkopu, kur tas ir minēts, nevis tikai, kā sakot, ja es jau to zinu. Un arī, teiksim, teiksim tā, pēc problēmām. Teiksim, tur ir tiešām jāpiestrādā, lai tas būtu ērts. Un jurista vārds, es teicu, ka tas ir labs, bet var vēl labāku. Tur varbūt mēs varam parunāt kā. Bet katrā ziņā tur patiešām jāiegulda labā meklētājā. Finansējums ir skaidrs, tam ir jābūt valsts finansējumam, jo atšķirībā no komercmedijiem šis ir valsts uzdevums un šīs ir pilsoņu tiesības. Neatkarīgi no tā, vai kāds ar to gūst peļņu vai nē. Tas ir neatkarīgi. Manas tiesības nebūt atkarīgas, vai kāds ir ieinteresēts gūt peļņu ar to, ka es interesējos par savām tiesībām. Un tas pats, protams, ir valstī, ir jākomunicē par to visu, ko valsts dara ar saviem pilsoņiem.
Un tā tas arī notiek. Iespējams, es nezinu, vai pat sponsori vienmēr ir, kā sakot, runga diviem galiem, bet var jau būt, ka vēl ekstrā to variātu. Par to es tagad vajadzētu diskutēt. Bet principā jābūt valsts finansējumam. Un man šķiet, ka šis portāls patiešām šo uzdevumu lielā vai, teiksim, samērā lielā mērā pilda. Kāda būtu mana vēlme, varbūt drusciņi skaidrāk šīs nodaļas, kā sakot, arī optiski parādīt. Protams, tur arī tam jāparādās ir, teiksim, labi, viņš ir drusciņi arī drusku raips, bet tas ir ok. Tā kā man jāsaka, ka ja es gribu uzzināt, kas reāli notiek, tad portāls ir patiešām pirmā adrese, bet es nezinu visu, ko es gribētu zināt, tā kā šeit varētu vēl drusciņu paplašināt. Un tad es no tā izēju un veidoju savu viedokli, un savu rīcību un savu darbību. Bet tas primārais ir, man jāzina, kas notiek. Un tāpēc man liekas, ka šis portāls ir tiešām saistībā ar tādu institūciju, saistībā ar Latvijas demokrātijas funkcionēšanu, un tas ir, kas sakot, jāturpina, jāuzlabo. Un man jāsaka, par līdzinējo darbību es varu tikai apsveikt. Un tad jurista vārds arī ļoti labs ir, kur ir šī informācija, un tad jūs kopā saliekat objektīvu, vai, teiksim, vārds objektīvi varbūt nav īsti pat politikā pareizi lietot, neviens cilvēks nav objektīvs, bet samērā objektivizētu informāciju. Tas ir portāls LSM, jurista vārds, uz ko arī, un šeit man jāsaka, arī uz ko var paļauties. Attiecībā uz oficiālo informāciju, kas ir šeit, to vienmēr var paļauties. Nedomāju, ka kāds tagad tur kaut ko grozīs. Attiecībā uz LSM, es teiktu, arī lielā mērā var paļauties. Uz jurista vārdu, protams, arī. Savukārt, ja es paskatos citus portālus, kuri mums nav īpaši augstā līmenī, tur tad ir, protams, pašam jātīst savu, kā sakot, pieeja, lai tā sakot, to skatītos. Un vēl vienu lietu, tur nedrīkstētu būt brīvpieejā komentāri, kas arī nav faktiski. Varbūt izņemot kādu atsevišķu rakstu, ko var piebildīt, jo, teiksim, tas, protams, Delfu komentētājs rada, kā sakot, vienu destruktīvu iespaidu, un tas, protams, tādi cilvēki ir, bet man tas nav vajadzīgs, tas tikai traucē. Un tāpēc es domāju, komentāriem nevajag būt brīviem. Var būt moderēti komentatori, kur var pieteikties cilvēki ar bildi un vārdu īstu, kas varētu patiešām arī būt tāda kā online vai diskusija par kādu jautājumu, bet tāda vienkārša zākāšanās tā ir nepiedienīga šādām portālām un vispār valsts teiksim, tādiem izdevumiem. Man liekas, ka lielā mērā es esmu pateicis, ko es gribēju pateikt. Jā, mēs varam, teiksim, tātad šīs 4 grupas informācijas, ko mums vajadzētu. Tas nozīmē tikai drīzāk paplašināšanas virzienā nekā sašaurināšanas virzienā. Tas nekādā ziņā nekonkurē ar Delfiem vai citiem portāliem vai citām avīzēm. Tām ir citi uzdevumi, un to arī normāls pilsonis arī lieto citām vajadzībām. Tā ir tā lieta, tas ir cits vajadzības. Un šīs vajadzības nosedz patiešām šīs informācijas avots. Paldies! Jā, protams, es domāju, tas ir
politiskās izglītības, sabiedriskās izglītības jautājums, un mēs izejām no tā, ka demokrātija var funkcionēt, ja attiecīgie pilsoņi ir, kā sakot, attiecīgi, ko angliski sauc shaped, tātad veidoti, ja, ar zināmām vērtībām un zināmām prasmēm. Un mēs bieži runājam par pilsoņu pienākumiem, bet, teiksim, tīri juridiski šādi pienākumi mums pat labāk nav atzīti. Ir valstis, par ko var diskutēt, un arī bijuši tādas diskusijas par pienākumu piedalīties vēlēšanās. Un ir virkne valsts, kur ir pienākums. Ja būtu tā diskusija, es teiktu drīzāk, ka jā, bet tur ir plusi un mīnusi, man jāsaka. Bet tas varētu būt tāds pilsoņa minimālākais pienākums – aizvilkties uz vēlēšanām vēlēšanu dienā. Jā, tas, protams, ir kompleksāk. Tas atkal ir pirmais pants. Pirmais pants saka Latvija demokrātisks valsts, un no demokrātiskas valsts tev izriet arī, kā tev ir jāuzvedās kā pilsonim. Piemēram, kas ir šis vispārējais aizsardzības likums, kas uzliek pienākumu visiem aizstāvēt savu valsts, tagad to 18. gadu. Tas ir arī valsts pienākums, bet es domāju, tas ir tagad audzināšanas un izglītības jautājums, un politiskā izglītība mums notiek, bet diezgan tādā neskaidrā līmenī. Un es teiktu, ka arī, protams, ja mēs runājam par to sabiedriski nozīmīgo informāciju, tur var būt arī, protams, politiskās izglītības jautājums. Jo par pilsoņu nepiezīmst. Zīdainis ir, kā sakot, viņš īsti nezina vispār, kas ir demokrātija un kurā valstī viņš dzīvo. Tas viss ir iegūts lielā mērā, starp citu, līdz 15 gadu vecumam. Tad varbūt vēl līdz 25. Jā, tad ir atkal no demokrātiskas valsts principa izriet valsts pienākums darboties racionāli. Šis racionalitātes pienākums ir, kā sakot, ierakstīts demokrātija. Demokrātija nevar darboties, piemēram, ezotēriski. Un šis racionalitātes pienākums, un tur gāja runa arī tieši par Covida laiku, izejot racionalitāte arī lielā mērā, bet ne tikai balstās uz zinātnes atziņām, un, protams, tās tur izskaidrot, popularizēt un tā tālāk ir arī, teiksim, pareizs uzdevums, teiksim, vēstnesim to darīt. Tātad šī aktīvā daļa, un tas viss pieder tajā nodaļā, ko es teicu, sabiedriski nozīmīga informācija. Jo tas nav tikai Latvijas jautājums. Covid krīze parādīja, ka Eiropā kopš apmēram 400 gadiem reliģiskā pasaules filozofija, kā sakot, pārgāja racionālajā pasaules filozofijā, ka 400 gadu apmēram, 300 varbūt tā. Bet, acīm redzot, līdz šodienai ne līdz visiem tas ir aizgājis. Un šī, teiksim, iracionālais moments, ar to jārēķinās politikai, pareizi rīkojoties, ar to jārēķinās, bet katrā ziņā ir šāda mēdīju uzdevums, ir to skaidrot, kādēļ tas ir arī pareizi. Es domāju, ka tas ir, un tas pats, protams, ir jautājums par krīzes situācijām. Jo krīzes situācijā tagad sameklēt informāciju par dažādām lietām, šis ir ļoti populārs, starp citu. Es te lasīju statistiku. To zina cilvēki šo portālu. Un es domāju, ka tas arī ir tas, ko vispirms var izlasīt, ja kaut kas tur, teiksim, kaut kāda inde būtu izplūdus, un LSM, protams, citi arī. Bet šeit ir patiešām, tāpēc ir ļoti svarīgi šī ticamības moments, kas arī portālam un arī praktiski LSM ir. Tā kā krīzes situācijā arī šī nozīme pie tiem sabiedriski nozīmīgām informācijām. Jā.
Es domāju, ka šis portāls ir portāls sui generis, pats par sevi. Tas, kad varbūt kaut kādā sīkākā jomā tas pārklājās, tā nav nelaime. Kad es zinu divas, varbūt, viedokļus par to pašu tēmu, viņi atšķirsies, ja tu nebūsi norakstījis viens no otra. Un tas ir svarīgi. Mums tiešām šī informācijas pluralitāte, jo, kā jau teicu, mēs izejām no tā, ka objektīvā patiesība īsti nav pieejama. Es domāju, ka filozofijā vispār ir uzskats, ka cilvēkam kā sugai nav pieejama objektīvā patiesība. Bet arī, protams, šādā sabiedriskajā kontekstā nav. Kad vēl viens par to ziņo, so what? Tas, protams, nav nekāda problēma. Es saredzu starp citu zinām problēmu, un es ceru, ka tā problēma īstenosies ar sabiedriskā mēdija apvienošanu, ka tur samazināsies šo skatu punktu pluralitāte. Jo līdz šim bija tā, radio aizsūtīja savu korespondentu un televīziju, un es redzēju nedaudz citādāku skatus, un es nevaru pateikt, kuram ir taisnība. Tad es tur mēģinu atrast. Bet ja man būs tikai viens, es labprāt redzētu tomēr vēl otru. Tā kā tas, ka pārklājās un iedomāties, kad ir viena ziņa, viens žurnālists, kas tad to nosēdz, un tas arī to pasaka, tas pat nav demokrātiski. Es domāju, ka mums ir maza sabiedrība, mēs nevaram atļauties tādu pluralitāti, bet lielākās sabiedrībās patiešām ir šī informācijas un skatu punktu, es nosauku to par skatu punktu pluralitāti. Nevis par patiesību un meliem un fejkiem un tam līdzīgi, bet visi runā, teiksim, kas ir atbilst, uzticamas informācijas kritērijiem, bet skatu punkts vienkārši cits. Un es domāju, ka tas nekādā ziņā nekompromitē nedz LSM, nedz arī šo portālu. Ja tur atsevišķi, bet, teiksim, principā tam fokusam nevajag būt. Fokus ir dažādi fokus, un ja tur drusciņi pārklājās, tā nav nekāda problēma. Es teiktu pat drīzāk, man kā lasītājām būtu viens plusiņš, kad es to izlasītu nedaudz citādāku viedokli no LSM. Bet tas ir tikai tā daļa, kur attiecās uz šīm sabiedriski nozīmīgajām procesiem, es teiktu tādā veidā, ka LSM ir primāri fokusēts uz ziņām, aktuālām ziņām un tam līdzīgi, ka mēs šeit ir uz procesu komentāriem un viedokļiem, un tas tomēr ir cita pieeja, kas nepārklājās tad. Es domāju, ka tā ir slikta amatpersona, kura kaut ko runā, un neviens par to neuzzina. Es domāju, amatpersonas paši ir ieinteresēts, un ja kāds to nedara, tad viņi ir slikta amatpersona. Bet var jau būt, ka vajag likumā noteikt, varbūt ministru kabinetu noteikt, likumā vai kaut kur citur noteikt, ka tas būtu svarīgi. Tagad man būs viena konference Upsalas universitātē, kur es mēģinu rekonstruēt, teiksim, Ulmaņa apvērsumu, un ko es, protams, skatos, ko Ulmanis ir teicis. Un ir, teiksim, saglabājušies, bet arī ne visi, kara dēļ, un varbūt arī nav īsti. Tagad es rekonstruēju, kā notika šis apvērsums, vai kur tā ideja radās. Tas ir ļoti būtiski, lai cilvēki zina arī par savu valsti, ka tas nav vienkārši tā. Parunā, un tas ir viss. Tas nav, teiksim, individuāls cilvēks, teiksim, es kā pilsonis vai vienkārši parunāt pie kafijas kaut ko. Tas nav valstiski nozīmīgi. Bet, ja amatpersona kaut ko saka savā amatpersonas lomā, tas ir nozīmīgi. Un es domāju, ka tur noteikti vajag gādāt vai izdod varbūt apkārtrakstu, ka tas ir vajadzīgs. Ja neklausa, tad varbūt skaties tā. Angļu valoda, jā. Es domāju, ka tas būtu ļoti labi. Tagad tie tulkošanas rīki ir jau diezgan lēti. To var izdarīt un, protams, mēs arī skatāmies, kas notiek kaimiņu valstīs un citās valstīs un kaut vai Itālijā, kur lielākā daļa cilvēku neprot to valodu vai Lietuvā un Igaunijā. Un, protams, mēs skatāmies angļu
angļu portālus. Un, protams, un es domāju, ka tas ir svarīgi, jo mēs esam kopējā Eiropas telpā un mēs komunicējam angļu valodā kopējā. Un tas, protams, būtu ļoti labi. Es domāju, varbūt ne visus, bet katrā ziņā viena tāda izlasi reiz nedēļā vai kaut kā tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi, ja to darītu. Jā. Jā. Politiskā izglītība, jeb demokrātiskā izglītība, varbūt tas vārds politiskā izglītība tiem, kas ir vecāka gadagājuma, tiem varbūt ir zināma alerģija pret šo vārdu, bet sauksim to par demokrātisko izglītību. Es jau teicu, demokrātiskā izglītība ir absolūti nepieciešama, jo cilvēks piedzimst kā balta lapa, un kaut kad viņš iegūst savu pilsoņa veidolu. Un šim pilsoņa veidolam ir jābūt tādam, ka tas ir konstruktīvi, viņš var darboties demokrātiskā, neatkarīgā Latvijā. Un to viņš iegūst caur šo demokrātisko izglītību. Skolā tieši un netieši, bet, protams, ir arī kā sakot, specifiska. Šo daļu mums daļēji, bet diezgan nepilnīgi veids dažas nevalstiskas organizācijas. Es domāju, ka SIFā tur ir dažādi projekti, demokrātijas veicināšana un tam līdzīgi. Bet man jāsaka, es jau 90. gados teicu, ka mums vajag pārņemt to modeli, kas darbojas Vācijā, ko sabiedrotie vienkārši lika vāciešiem mācīties demokrātiju. 47. gadā nodibināja tas saucamo politiskās izglītības centrālu, ko domāja, 5 gados būs vācieši no nacistiem kļuvuši par demokrātiem. Bet konstatēja, ka to vajag katru reizi, un jaunai paaudzei katru reizi tā jaunā paudze nemantoja ģenētiski šos uzskatus. Un tāpēc mums tiešām nopietni jādomā par šo demokrātisko izglītību. Pat labāk šāda veida mērķtiecīga darbība no valsts puses, es teiktu, diezgan minimāli notiek, bet es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs būtu, ko sauc resilient, tātad izturīgi. Lai mēs būtu izturīgi šajos ļoti, kā sakot, vētrainajos apstākļos. Un varbūt arī, ka tiešām es to pat izdalītu šajā gadījumā uz atsevišķa punkta pamata šī demokrātiskā izglītība, kas, starp citu, ir ļoti interesanta. Tie, kas prot vācu valodu, starp citu, Itālijā un Francijā zina arī līdzīgas iestādes, bet visattīstītākā tas ir Vācijā. Tur reizi nedēļā iznāk, teiksim, tāds žurnāls, kas ir PDF-ā dabonams aus Politik un Zeitgeschichte, tātad laikmeta vēsture un politika, un tad ir viens specifiskāks žurnāls tieši par tiesību politiskām diskusijām, ko es runāju, tas ir tā saucamais Das Parlament, reiz nedēļā. Un tur ir, ja es gribu zināt, ko pat labāk politiskā telpā diskutē, kādus likumus vajag, tad es palasu to Das Parlamentu. Tur ir, kā sakot, es redzu dažādas viedokļus un arī speciālistu viedokļus un tā. Un es domāju, tur ir, teiksim, tā diezgan liela mašinērija, kas visu to dara. Mums vajadzētu sadarboties, varbūt, ja domā arī šo virzienu, un es domāju, ka tas patiešām ārkārtīgi vērtīgi, lai mēs būtu noturīgi vienkārši kā Latvijas patrioti un demokrāti. Jā, tā kā paldies, tā kā varbūt, ka to vēl kā vienu atsevišķu nodaļu, jo tā ir tiešām tik svarīga, jā. Līdz šim vienkārši tā nebija, tāpēc nebija minējis, bet noteikti tas to varētu, tāpēc, ka mums ir tas portāls, mums varbūt nevajag atsevišķu institūciju, bet šo institūciju tiešām varētu izmantot arī šim nolūkam. Es par to biju domājis, es to arī, kā sakot, neminēju speciāli, jo, teiksim tā, šis nav viens privāts izdevums. Un tas, ko domā redaktors, tas man kā pilsonim un valstī kā valstī nav būtiski. Tā kā šeit ir nepieciešama zināma piesaiste ar valsts vadlīnijām.
Un es domāju, ka tur ir jābūt tādām līdzsvaram, kā, teiksim, pieņemsim redakcija aiziet vienā zināmā virzienā, un valsts neko īsti nevar darīt. Tas nevarētu būt. Teiksim, šeit tomēr ir lielos vilcienos ir jāatspoguļo valsts nostāja, jo man interesē nevis, ko redakcija domā, man interesē, ko valsts domā. Un es domāju, ka tādu risinājumu var atrast, kaut kādu pāraudzības modeli, kas ir daļēji arī tagad pie Tieslietu ministrijas, var, teiksim, tādu pastarpinātu padomi, kur ir gan valsts pārstāvi, gan varbūt no sabiedrības pārstāvi, kuri to pārskata un varbūt diskutablus jautājumus un tā. Bet katrā ziņā tas nav vienkārši viens brīvi peldošs izdevums, un tādā veidā tas katrā ziņā neatbilst priekšstatam par to, kas ir uz peļņu orientēts privāts mēdījis. Es teiktu, tas ir atkal, kā jūs teicu, sui generis, tas ir pats par sevi. Kā sakot, īpašs veidojums. Un nav obligāti, kā sakot, jāmēģina iespiest vienā noteiktā kastītē. Es domāju, ka šis nav iespiežams tajā komercmēdīju kastītē. Ar šo portālu tu no vienas puses, teiksim, protams, ir cilvēki, kuri ir noskaņoti ļoti skeptiski pret valsti, un tiem tas varētu būt. Ir atkal cilvēki, kuriem vajag šī informācija. Un patiešām, tāpēc, ka ir šie valsts skeptiķi un tie, kas uzskata, ka ir neizdevusies valsts, tādēļ es nedrīkstu tikt nogriezts no savas informācijas, ko tā Siliņa un Brāža patiešām ir teikusi vārds vārdā. Es domāju, ka tas nav šajā gadījumā, teiksim, tāds mēdījis, kurš mēģina panākt, teiksim, to, ka to visi izlasa, bet tas ir tiem, kas, kā sakot, uzskata, ka tas viņiem ir vajadzīgs, ka tie to izlasa. Un tāda informācija vajadzīga. Tie ir tie, kas aktīvi darbojās valstī. Un bez šīs informācijas aktīvi darboties valstī, tas bieži noiet šķīvi. Cik bija tie individuālie lietotāji, kaut kur es nesen lasīju, bija diezgan liels. Tas nozīmē, ka cilvēkam vajag. Viņš to izlasa, un vai viņš tam piekrīt un kritizē, tā kā ir viņa tālākā lieta. Bet tev ir šī informācija. Un es domāju, un arī to, ko mēs runājam par to demokrātisko izglītību, tas ir tas, ko valsts, demokrātiski leģitimētā valsts uzskata, kas ir nepieciešama tā informācija pilsonim, lai pilsonis varētu, kā sakot, konstruktīvi darboties šajā valsts iekārtā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi leģitīmi un nepieciešami. Ja tas nebūtu, tad man jāsaka, protams, ir informācija, kas tiek iegūta sociālos medijos, un mēs redzam, ka sociālos medijos šī informācija, protams, uzticamības momenti un citi momenti un bias, un respektīvi, tur, protams, ir ļoti lieli, un ja tu iegūtu savu pasaules skatījumu no šiem tikai, tādā gadījumā tava politiskā rīcība, sabiedriskā rīcība aiziet uz šķērsām. Un, diemžēl, par daudz jau tas ir pat labāk notiek. Bet es domāju, ka viena nopietna informācija, un tādi pietiekoši daudz šie cilvēki, nav tā, ka tādu nav. Visi nav Delfu komentētāji. Un tāda šiem cilvēkiem, uz kuriem balstās valsts, un kur viņus vajag, protams, viņu procentu vajag pieaudzēt, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Tā kā es teiktu tā, šis medijs, kas tagad valsts finansēts portāls, varbūt to vārdu medijs pat nelietot, bet teiksim, šis portāls, viņam ir īpaša funkcija. Un šī nav peļņas gūšanas funkcija. Un peļņas gūšana es iegūstu ar to klikšķu skaitu. Un tas nav šis uzdevums, tas ir citiem uzdevums. To, lai atstāja, kā sakot, citiem mēdījiem.
teiksim tā, ja es izlasu to, ko kāds ministrs, kāds direktors vai kāds ierēdnis ir teicis, tad, protams, viņš grib atspoguļot pozitīvi savu lēmumu. Un man ir svarīgi, kā viņš to atspoguļo un kā viņš to pamato. Tas ir būtiski priekš manas informācijas. Un, kā jau es teicu, tur ir jābūt arī pie šīm partiju punkta arī opozīcijas partijai, un tur būs arī cits viedoklis. Tā kā es teiktu, tā propagandas moments nav šajā gadījumā, kā sakot, netrāpa mērķī. Pat ja tā ir propaganda, un man jāsaka, ka ministru prezidenti patiešām grib šo restartu un, kā sakot, mēģina to pozitīvi attēlot. Es pēc tam varu to teikt, zini, tas nav īsti varbūt pareizi, bet es gribu zināt, ko viņi teikusi, ko viņi īsti grib pateikt. Un tas ir tas moments. Un es teiktu tā, ka šī ir valsts, mēs dzīvojam šajā valstī, man vienkārši jāzina, kas notiek un ko cilvēki saka. Šis moments par to, ka kādi to uztver par propagandu, tas, manuprāt, nav būtisks, jo arī, protams, pretējais ir arī to var uztvert par propagandu, vai ne? Piemēram, neizdevušos valsts ideju un tam līdzīgi visādos veidos, vai ne? Tā kā tas nav šeit netrāpa mērķī šis jautājums, vai? Es domāju, ka reputāciju tu iegūst ar ticamu un pārbaudītu informāciju. Tā ir tā lieta. Respektīvi, kas patiešām ir. Un es domāju, ka šeit tā reputācija, es teiktu, ka, ja mēs vispār kādam uzticamies šajā valstī, tad, protams, šīm divām sabiedriskajām LSM un arī šim portālam, un tad, protams, arī citiem atkarībā no teiksim, paša nostājas, vai ne? Bet uzticamība šajā informācijas troksnī ir ārkārtīgi svarīgs elements, un viņš kļūst ar vien svarīgāks. Un tāpēc man šķiet, ka tieši tāpēc arī šim ir jābūt. Tātad viens kritikas punkts noteikti izskanēs no opozīcijas politiķiem. Viņi teiks tieši pretējo. Tā kā tas ir. Otrs, es jau teicu, procesu atspoguļošana. Un procesu atspoguļošana, problēma atspoguļošana, kur, protams, šīs problēmas arī tiek kritiski atspoguļots ar dažādiem viedokļiem, bet pietiekoši augstā kvalitatīvā līmenī. Un šeit man jāsaka, man liekas, vai šeit, vai citur kaut kur, ka bija doma, ka to vajag tādā ļoti vienkāršotā līmenī būtībā. Un es teiktu, ka nē, šeit vajag tieši tādā līmenī, kādā tiek pieņemti lēmumi. Tas nav, kā sakot, tādā veidā, kas ir tāds ļoti, kas saka, cilvēkiem ar ļoti mazu informācijas līmeni. Tam ir citi uzdevumi. Šos cilvēkus, kā sakot, pievilkt klāt. Bet man, ja es gribu līdzdalīgi darboties, man vajag to informācijas līmeni, kas ir šis kompetentais. Un tur var būt gan par, gan pret. Un tieši tāpēc arī šīs diskusijas, kur pieaicina dažādus cilvēkus, piemēram, kādu tiesību politisku jautājumu, un es domāju, ka tas ir tieši tas, ko tie cilvēki, kas ir, es teiktu tā, nosaukt par atbildīgiem pilsoņiem, arī meklē, jo viņi vēl varbūt nav noformulējuši savu viedokli un grib dzirdēt kompetentus viedokļus. Un es teiktu, varbūt vienkārši arī nevis vienkāršajā valodā. Es gribu dzirdēt kompetentā valodā šo. Un vienkāršajā valodā, es teiktu, tas ir cits uzdevums, tas nevajag, kā sakot, jaukt šeit, un to tad arī citur dara. Es nevaru interpretēt likumu, kas ir ļoti komplicēts interpretācijas metodas, ko es varu šeit pārunāt šajā, teiksim, tādā vienkāršā valodā. Nē, tas tur nesanāk nekas. Tā kā šeit ir tiešām kompetences līmenis, ir jābūt tādām, kādā līmenī tiek pieņemti lēmumi.
Jā, šiem redakcijas locekļiem vajag būt tiešām pašiem labi informētiem un kompetentiem. Un es domāju, protams, seko līdz sabiedrības noskaņojumam, sabiedrības viedokļiem un arī to, ko saka valsts. Un tad tu formulē, kur ir šī problēma, kas ir šis process. Un tas tiešām ir šis, varētu teikt, kreatīvais uzdevums pašai redakcijai, to, kā sakot, atklāt, kas šodien ir tie jautājumi, kas sabiedrību nodarbina, vai kas valsti nodarbina, varbūt sabiedrība nenodarbina, bet valsts uzskata, ka šis ir svarīgs jautājums, vai sabiedrība uzskata, ka tas ir svarīgs jautājums. Un šeit tiešām ir nepieciešama uzticība šiem redakcijas locekļiem, kuri spēj šo problēmu orientēto daļu nodefinēt. Tā kā apmēram tādā veidā, kā es no rīta pieceļos un domāju, kas ir šodien pa problēmām mūsu valstī? Un es domāju, ka daudzi varbūt nonāks pie kaut kādiem līdzīgiem secinājumiem, vai ne? Es atvainojos. Un es domāju, ka tas ir tiešām šis autonomais uzdevums šai redakcijai. Tur nevar tā iepriekš, kā sakot, skaidri likumā vai kādā normatīvā aktā noteikt. Tas ir tas pats, es gribēju teikt, Latvijas prezidentam nav tiesības atlaist Saeimu, bet lielākā daļa valstīs ir tiesības atlaist Saeimu, ja ir politiskā krīze. Un šis prezidents saka, tagad ir tiešām nobriedusi šī politiskā krīze. Un tas ir šis autonomais, kā sakot, vērtējums un kaut ko tādu. Tagad ir nobriedis šis jautājums, par to mums būtu nepieciešama plašāka diskusija. Un es domāju, ka tādi spējīgi cilvēki mums arī te ir un redakcijā ir.